Nu, ko, sveiki visiem, kas mani skatās. Šodien ļoti interesanta tēma. Kāpēc sejas krēmi nestrādā? Kā arī runāšu par mītiem un risinājumiem saistībā ar novecošanos. Um, jā, manuprāt, šī ir tāda mūžīga aktuālā tēma. Es domāju, ka daudzām sievietēm, un tagad jau arī vīriešiem vairāk rūpējās par sevi, līdz ar to arī viņi seko tam visam līdzi. Jā, es domāju, ka kamēr tev ir 20, 30 gadi, tamēr tā novecošanās tēma nav tik aktuāla, jo ļoti daudz ko mums dod mūsu jaunība un organisms, kas strādā uz pilnu jaudu. Bet, ja tev jau ir 30 plus, jā, tad es domāju, ka to ar katru gadu arī vairāk sajūti, ka vairs nav tā efekta, ja, un tā āda sāk novecoties. Kā arī, protams, 40 gadi un 50 gadi tie ir tādi jau lielāki izaicinājumi, tiešām kā tad noturēt šo jaunību, kā tad iztīties vitāli, labi, jā, un kādu krēmu lietot, jā, es domāju, ka katra dāma jau ir izdevusi kaudzi naudas uz dažādiem krēmiem, ieskaitot arī mani. Man jau ir 41 gads, un es domāju, ka pēc mana izskata var noteikti teikt, ka es zinu, kā saglabāt jaunu un skaistu ādu. Jā, patiesībā cilvēki man dod maksimums 30 gadus, jā, reizēm pat vēl mazāk, jā, jo tiešām ādas kvalitāte ir laba, un zinu ļoti daudz un dažādas tehnikas, kā ar to strādāt. Un, protams, ka ir ļoti daudz mītu šajā jomā, un jā, lielākoties man liekas, ka katra dāma ir saskārusies uz to, ka iznāk jauns krēms, vai mēs kaut ko internetā redzam, mēs nopērkam, iztērējam naudiņu, varbūt pirmajā brīdī šķiet, ka strādā, un pēc tam atkal nestrādā. Nu, kāpēc tas tā ir? Pirmām kārtām jāsaprot, ka skaistuma industrija nav ieinteresēta, lai mēs atrisinātu savas problēmas. Jā, viņi ir ieinteresēti, lai mēs visu laiku patērētu produktu. Tas ir viens. Otra lieta ir tāda, ka šajos produktos, šajā skārbiņā, šajos kremos, tad ir daudz labas lietas, daudz labas aktīvas vielas, kas palīdz ādai, bet ir arī ļoti daudz citas vielas, kuras kaitē ādai, kaitē organismam. Līdz ar to īstermiņā mēs redzam rezultātu, bet ilgtermiņā neredzam rezultātu vispār. Jā, vai kādreiz rezultāts paliek sliktāks, un mēs tikai smērējam un smērējam un smērējam, un, kā saka, tā risinājums tā, ka nenāk un nenāk, jā, un tad mēs nopērkam jaunu kremu cerībā, ka atkal tas atrisināsies, un atkal mūsu tas mūžīgais un maģiskais aplis, pa kuru mēs staigājam. Nu, lūk, es domāju, ja kāda dama to ar to sevi asociē, tad ieliekat kādu īkšķītī, jā, ka tas tā ir, vai kādu komentāru, jā. Nu, lūk, kāpēc tā? Jā, tāpēc, ka tiešām šajās kremos, es domāju, 90–95% kremos, kas mums ir pieejami, sejas kremi, jā, serumi un visādas citas lietas, tirgu ir ļoti daudz kaitīgo vielu, gan kancerogēno vielu iekšā, gan smaržvielas, kas sausina ādu, jā, gan dažādas citas abrazīvas sastāvdaļas, kas kā reizi atņem ādai mitrumu vai iekapsulē mitrumu, jā, iekšā un neļauj viņai elpot, un līdz ar to mēs saskaramies, ka tā ādiņa, nu, bišķiņi palīdz, bet rezultātā turpina novecoties. Nu, lūk, tāpēc pastāstīšu vēlāk par izņēmumu, bet tas tieši par to mītu, ka krems izglābs mūsu ādu, ka mēs mazāk novecosimies un tam līdzīgi. Patiesībā tas ir mīts. Šie krēmi patiesībā ļoti kaitē mūsu ādai lielākoties. Ja tas nav kāda ekokosmētika, kas ir gatavota speciāli jums, jā, vai pati jūs esat gatavojusi priekš sevis produktu, tad jā, tad tas produkts strādās. Bet ja mēs pērkam masveidu produktu, kas ir tirgu, viennozīmīgi tur ir kaudzi ingredientu, kas ilgtermiņā sabojās jūsu ādu kapitālu. Bet tas nav, kā saka, fatāli, visu var risināt, arī rozāciju, ja, kad ir ādas apsārtums, gan akni, gan visādas citas lietas, tas viss ir risināms, tik ir jābūt šīm zināšanām kā.
Otra lieta, ar ko es šodien saskāros, biju sporta zālē, un es aktīvi vingroju, un tā ir mana dzīves sastāvdaļa. Un tieši aizdomājos par to, ka kāpēc es tad vingroju. Es vingroju tāpēc, lai saglabātu šo muskuļu masu, jā, lai būtu, var notievēt, jā, var sievieti notievēt, ēst kalorijas deficītā, jā, mazāk nekā vajag notievēt, bet āda būs nokarāsies, jā, āda būs sausa, neveselīga, neelastīga, nebūs tvirtuma, jā. Un kāpēc? Tāpēc, ka nebūs vajadzīgās muskuļu masas. Ja, lai mūsu augums iztītos labi un būtu vajadzīga asins cirkulācija, lai būtu arī ādas kvalitāte laba, ja, mums ir regulāri jāvingro un jāuztur šī muskuļu masa. Un jo vecāki mēs paliekam, jo vairāk tieši mēs zaudējam šo muskuļu masu, un tieši tāpēc sāk veidoties krunciņas, sāk vai noslīdēt āda, ja, tieši tā iemesla dēļ, ka mēs zaudējam šo muskuļu masu. Ja? Un ja mēs runājam tieši par seju, ja, tad sporta zālē mēs vingrinām mūsu ķermeni. Ja, tad mēs saglabājam un uzturam labu, skaistu ķermeni. Bet ļoti daudz dāmas noteikti būs pamanījuši, ka ir, piemēram, skaists ķermenis, bet seja ir novecojusies. Un patiesībā seja jau ir tā mūsu vizītkārta. Un tas ir tā atbilde tam, ka mēs par ķermeni mēs rūpējamies, ja, mēs sportojam, mēs kustamies, mēs daram, ja, bet seju mēs aizmirstam. Uz sejas arī tāpat kā uz ķermeņa ir muskuļi. Ja? Un ja šie muskuļi sāk zaudēt savu apjomu, kā saka, vai nu aiziet tonusā, tad saspringuši, ja? Vai kādreiz atslābuši kaut kur, tad arī šī seja sāk koriģēties ne tajā virzienā. Un mēs sākam redzēt tos pašus bulduga vaidziņus, dubultzodu un visas tās lietas, vai noslīdējušas plakstiņus, ja? Kas atkal nozīmē tikai to, ka šeit pieres zonā mēs zaudējam šo muskuļu fasciju, ja? Un visu, kas ar to saistīts, apjoma, elastība, ja? Un tas ir arī tā galvenā atbilde uz to, ka mēs jau varam smērēt, kādu kremu mēs gribam, bet ja tie muskuļi netiek darbināti, vai viņi ir spriedzē un viņi netiek atslābināti, tad par kādu mēs labu sejas izskatu varam runāt, vai ne? Nu, lūk. Un tāpēc tas ir tas, kas ir pamatos, ja, lai mēs iztītos jauni un skaisti, maksimāli saglabātu šo ārējo izskatu, šo skaisto seju, ja, ovālu, ja, noturētu sejas ovālu, tad mums ir jādomā, kas tad atrodas zem šīs ādas. Un tie ir muskuļi. Ja? Un tas ir tāds arī svarīgs moments, ka viena lieta, ko mēs varam darīt, mēs varam strādāt ar savām rociņām, ja, ir dažādas tehnikas, kā mēs varam tātad masēt šo savu seju un stimulēt gan asinsriti, gan, kā saka, masāžu sejas, ja, tas ir arī atsevišķi, noteikti var skatīties un meklēt šo informāciju internetā, kā, teiksim, strādāt ar sejas muskuļiem manuāli, ar savām rociņām. Ja? Un to būtu jādara vismaz katru otro dienu. Ja? Jo citādāk, ja mēs ar ķermeni strādājam, bet ar seju nestrādājam, tad mēs nevaram gaidīt, ka mēs iztīsimies labi. Un neviens krems mūs neglābs. Ja? Kā arī, protams, var teikt par savu izskatu, ka es neesmu izmantojis ne botuksus, nekādas šādas kosmētiskās procedūras, ja? Lai uzturētu sevi labā formā savu seju. Ja? Un pamatā esmu pret šādu veidu procedūrām, jo ļoti daudz man arī paziņas, kas lietojuši šo botoksu, viņiem noslīd kaut kāda, teiksim, kaut kāda daļa vai trāpos kādu nervu un kaut kas tiek paralizēts, jā, sejā. Tas ir tāds, galējs risinājums, ko droši vien var izmantot, ja visi tiešām nekas vairs nestrādā, manuprāt, tas ir atkal ļoti nopietns solis arī, lai bojātu savu veselību, jo tie ir ļoti smagi toksīni, ko mēs laižam savā ķermenī iekšā. Lūk, tāpēc par sejas plastiku un visām tām lietām es uzskatu, ka jāmēģina turēties pretī, cik ilgi vien var.
Var darīt, jā. Bet, nu, diez vai tas uztrenēs mūsu muskuļu masu uz sejas, jā. Mēs varam tur iekapsulēt, piefiksēt, pievilkt, jā. Bet tas ir tāds īstermiņa risinājums. Manuprāt, ja ir iespēja dabīgā veidā to izdarīt un saglabāt savu veselību, tad tas ir viennozīmīgi milzīgs pluss. Nu, lūk, un otra lieta, ko es noteikti gribēju šodien pastāstīt, ir kā tad es strādāju ar sevi. Ja? Dažreiz strādāju arī ar šo sejas masāžu ar rokām. Jā, ļoti elementāras lietas daru. Man vienkārši patīk pie sevis piestrādāt, bet tas ir ļoti, ļoti reti un īslaicīgi. Lielākoties strādāju ar šādu veidu ierīci, ko sauc par Live Beauty. Un izstāstīšu, kāpēc viņa ļoti labi strādā un kāpēc tas ir tāds mans risinājums, jo es esmu arī ļoti daudz kremus izmēģinājusi un sapratusi, ka tas ir ceļš vienā virzienā, un patiesībā apzinoties, cik daudz kaitīgu vielu ir iekšā šajos kremos, es īstenībā izmantoju, es ļoti reti, kad izmantoju kremus, es izmantoju dabīgas eļļas, savā ikdienas sejas procedūrā. Un es izmantoju arī dabīgu kosmētiku, kas ir gatavota, kurā es zinu, kurā nav ielikts iekšā šīs kaitīgās vielas, kas, ja tās ir smaržvielas, tad tās ir ētriskās eļas, jā, bet tas nav nekādas sintētiskās smaržvielas, kas patiesībā sausina ādu un ļoti, ļoti toksisks. Jā. Tāpēc kā jūs redzat uz manas sejas, jā, kad es zinu, par ko es runāju, un man ir svarīgi ne tikai sejas izskats, bet arī veselība. Tad, respektīvi, es izmantoju savā ikdienā šādu veidu ierīci, Live Beauty viņa saucās, jo viņā ir iekšā ļoti daudz labas lietas, ja, kas mums palīdz. Pirmkārtām, ko es gribu teikt, kad izmantojot šo ierīci, nav jāizmanto visādi kremi. Mēs varam izmantot tātad dabīgu eļu, tikpat labi, ja mums ir mājās augsts spieduma un kvalitīva olīveļa, mēs viņu varam izmantot. Ja? Un tas būs 100 reizes labāk nekā izmantot kremu, kurā ir ļoti daudz nevajadzīgas lietas, kas kā reizī ar vienu roku dod, ar otru roku ņem. Ja? Nu, lūk, vai arī gēlu uz ūdens bāzes, kas atkal būs salīdzinoši ekonomiski, ilgtermiņā to izmantojot, ja? Un arī nebūs kaitīgi mūsu organismam un sejai, ja? Sejas ādē. Nākamā lieta, ko es gribu minēt, ka šajā ierīcē iekšā ir 3 gaismas, zilā gaisma, dzeltenā un sarkanā gaisma. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka mūsu ādu veido 3 slāņi. Ja, tad ir vispusējais slānis, ir vidējais slānis un ir dziļais slānis. Un katra šī gaisma, viņas nav kaitīgas mums, tātad viņas ir dabīgas, ja, un ar šo gaismu mēs varam iedarboties tātad uz noteiktu ādas slāni. Ja, ja mēs lietojam kremu, bieži vien krems strādā virsējā slānī vai vidējā slānī, bet netiek līdz dziļajam slānim. Un tad zilā gaisma mums strādā uz pašu ādas virskārtu, dzeltenā gaisma strādā uz vidējo un sarkanā gaisma strādā uz dziļo ādas slāni. Un tas ir ļoti svarīgi, jo dažādas problēmas un dažādas situācijas mēs varam risināt ar šīm gaismām. Tātad izmantojot šīs gaismas, kā arī ir mirgojošā gaisma, jā, atkal citai funkcijai. Un, ja mēs runājam par muskuļu, par muskuļu apjomu, ka viņš zūd, ja, un ar viņu ir jāstrādā, tad šeit ir iekšā RF liftinga programmas, kas stimulē arī šos muskuļus. Kā arī ir programma iekšā, kas ir muskuļu relaksācijai, tad ir muskuļu spriedzē. Ja, un daudzām dāmām tiešām ir viņa spriedzē, kā rezultātā arī veidojās, teiksim, krunciņas vai kaut kādas izmaiņas sejas formā, sejas ovālā. Nu, lūk. Vēl, kas ir ļoti forši iekšā, kad ir anti-age programma iekšā, jā, speciāli iebūvēta, kā arī limfodrenāžas programma, kas ir arī ļoti svarīga, lai mums pareizi strādātu limfātiskā sistēma un āda attīrītos, neveidotos dažādas, kā saka, sabiezējumi un sekas uz ādas. Vēl arī var strādāt uz sejas zonām, vai tā ir acu zona, ja mums kāds, teiksim, konkrēts
vajadzības, jā, piemēram, seja apmierina, bet neapmierina acu zona vai neapmierina zona ap muti, jā, kādreiz tur arī vairāk veidojās krunciņas, kā arī ir ap 50 dažādas programmas dažādām problēmām ādas, jā, kā tur konkrēti rozācijai vai aknei vai kaut kādām krunciņām vai ādas sausums vai novecošanās, jā, ko mēs varam iebūvēt iekšā, ielādēt, jā, un arī lietot. Tā kā šis ir tāds mans instruments, ar ko es strādāju ne katru dienu, ja, ir tā, ka es taisu tāds ciklus. Kopā tātad 10 reizes pēc kārtas, jā, strādāju aptuveni atkarībā no mana mērķa, tad es varu strādāt 10 minūtes, piemēram, dienā uz savu seju un 10 dienas pēc kārtas. Un tad es taisu pauzi, un tad es varu uzturēt savu seju vienreiz nedēļā. Tad atkārtojot kaut kādu dziļāku šo programmu ciklu, kas, piemēram, aizņem līdz 30 minūtēm. Ja? Un tādā veidā es varu regulāri sevi uzturēt labā formā, savu seju, nekaitējot sev, ja? Tad nelietojot toksiskus kremus, kas patiesībā īsti nelīdz. Tur mēs varam, kas saka, tērēt un tērēt un tērēt. Un cerībā atrast kaut ko super efektīvu. Tomēr man jau ir vairāk nekā 40 gadi, un es arī esmu izgājis savus ciklus un izglītojusies šajā jomā pietiekami. Ja? Līdz ar to esmu sapratusi, ka saka, jauns krems neatrisinās manas problēmas, bet kopumā apzinoties, ka var lietot dabīgus produktus, kā dabīgas augstas kvalitātes bioeļas, ja, vai gēlu uz ūdens bāzes un strādāt ar šādu veidu ierīci, tad tas pirmām kārtām nekaitē manai veselībai, reāli strādā ar maniem muskuļiem, kas ir sejas muskuļi, strādā ar ādu visās 3 līmeņos, ja, gan virsējā, vidējā, gan dziļajā ādas slānī, kā arī, protams, aizmirst, ko gribēju teikt. Jā, bet, respektīvi, tādā veidā es varu sevi uzturēt labā formā. Lūk. Tas bija tas, ko es gribēju šodien ar jums padalīties. Ja ir kādi jautājumi, droši prasiet. Vēl kas, manuprāt, ir ļoti būtisks, tas ir laiks. Jā, pat, ja mēs aizbraucam pie kosmetologa, tas ir laiks ceļā, turp atpakaļ, pati vizīte, jā, kas kopumā droši vien aizņems laika ziņā ap 2 stundām. Ja mēs mūsu mājās šāda veida ierīce, tad tas aizņem man 10 minūtes un var paņemt arī rokas sumiņā līdzi. Jā, tā kā tas ir gan laika, gan naudas ekonomija, gan arī ekonomija uz veselību. Kā arī 4. vienkārši pārstāt sevi mānīt ar to, ka es nopirkšu jaunu kremu un tas atrisinās manas problēmas, kā arī ļoti daudz, kur mēs ejam uz kosmētikas procedūrām, diemžēl tiek izmantoti, es teiktu, 90% klinikās tiek izmantoti līdzekļi, kas arī ir ļoti toksiski. Patiesībā kaudze ļoti nevajadzīgu ingredientu, kas ir iekšā, un rezultātā mēs ievadam ļoti dziļi savā organismā ļoti daudz toksisku vielu. Līdz ar to, jā, zinot daudz ko par veselību, jā, es ļoti, ļoti propagandēju to tēmu, ka sevis kopšana un labs izskats nāk no iekšām. Jā. Un ja mēs, kā saka, kaudzi toksisku produktu liekam uz ķermeņa, ir jau sen daudz zinātnisko pētījumu, ka ļoti daudz sievietes slimo ar vēzi tieši tā iemesla dēļ, ka kosmētikas produktos ir ļoti daudz toksisku vielu. Un ja mēs viņus uzņemam dienā, ja, un regulāri un lielā apjomā, tad, protams, kaut kādā brīdī organisms vienkārši nespēja vairs to izvadīt kvalitīvi ārā no ķermeņa, un rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Tāpēc, ja mums ir iespēja, mīļās dāmas, jā, ja mums ir iespēja būt skaistām un, kas saka, nekaitēt savam ķermenim,
tad tas ir mans mērķis ar dalīties ar šo informāciju un palīdzēt pēc iespējas vairāk dāmām gan izskatīties skaisti, ja, gan būt veselām. Jo tik daudz mītu pasaulē ir par to, kā tad to nodrošināt. Patiesībā viss ir ļoti, ļoti vienkārši un nemaz tik daudz nevajag, lai mēs iztītos labi. Nu, tā kā tāds šodien video. Paldies, ka skatījies. Ja kādi jautājumi droši raksti. Tā kā lai tev jauka diena un tiekamies citos video vai kādā sarunā personiskā. Tā!